Labdien! Mani sauc Jānis Zeržeckis, esmu plastikas ķirurgs, un man specialitāte ir plastiskā rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Šoreiz varētu jums pastāstīt par operāciju, kas saucas otoplastika, jeb auss plastika. Jo bieži vien man klīnikā nāk pacienti, gan lieli, gan mazi, kam ir sūdzības par to, kā izskatās auss. Jo auss patiesībā ir ļoti sarežģīts veidojums. Ja no tādas perspektīvas, kāda ir viņa ģeometrija. Jo tie, kas studē mākslas akadēmijā, kam ir jāglezno vai jāzīmē ausis, viņš saka, nav nemaz tik viegli uzzīmēt. Ķirurģijā nav tik traki, jo tā biežākā sūdzība, par ko sūdzās pacienti, kad izliekums, kas ir dabīgais auss izliekums skrimslim, ir diezgan taisna leņķa, un līdz ar to auss stāv diezgan tālu no galvas prom. Un to var koriģēt ar operāciju, kas saucas otoplastika. Un visbiežāk to var veikt lokāla anestēzijā, līdzīgi kā to dara stomatologi. Lai veiktu operāciju, jādodas ir uz klīniku, operācijas zālē var iedot anestēzijas šprici aiz auss, auss paliek notirpus un nejūtīga. Un grieziens ir aiz auss, tādā vietā, kur viņi stiprinās pie galvas, un tiek izveidot pieeja skrimšļa pārliekumam no otras puses, tiek modelēts jauns skrimšļa pārliekums, un auss ļoti smuki pieiet tuvāk galvai. Viņi nav tā kā pielīmēti pie galvas, bet tieši tik tuvu, cik tas ir nepieciešams. Aizmugurē ar kosmētisko šuvīti to brūci slēdz, un manās rokās operācijas laiks nav ilgāks par 30 minūtēm, 15 vienaus, 15 minūtes otrās un gatavs. Pēc tam, pēc operācijas, mēs lietojam tādu elastīgo apsēju, un tas ir jānēsā pirmās 3 dienas, jo pēc operācijas pacients faktiski nav jāguļ klīnikā, var doties mājās. Pirmās 3 dienas ir jānēsā dienu un nakti, un tad jau var viņu ņemt nost un valkāt tikai naktī, lai guļot nejauši nesabojātu to iegūto jauno auss formu. Šuvis atzīst apmēram 7 līdz 10 dienās, un tad ir jānāk ņemt ārā šuve, un vēl 3 nedēļas, tās 2 nedēļas pēc šuva izņemšanas ir vajadzīgs mierīgs režīms. Pēc tam pacients parasti aizmirst par to, ka viņam bija auss tālu nost no galvas, auss ir tādā vietā, kur viņai jābūt. Un ir, var teikt, ka tāds pārliecinošs tas rezultāts un ātri aizmirsts tā problēma, kas ir bijusi. Tā kā tā var teikt, ka ir diezgan efektīga operācija. Dažreiz viņa jādara abās pusēs, dažreiz pietiek, ka to izdara tikai vienā pusē. Runājot par sarežģījumiem, kas ir grūtākais, vienmēr medaļai ir otra puse. Tās ir tūskas, piepampumi, zilumi, kādreiz tā auss stipri vien pietūkst. Un jāsaka godīgi, ka tā ir viena no vissāpīgākajām operācijām, ja runa ir par pēcoperācijas periodu, jo es daru visādas operācijas sejai, ķermenim, un reti, kur operācija pacients sūdzas par tik stiprām sāpēm, jo no sākuma viss ir labi, bet kad anestēzija iziet ārā, tad vakarā, kad pacients saka, ka labi nav. Un tad mēs dodam spēcīgas pretsāpju zāles, tabletes jādzer, viņas daļai arī palīdz, un tā ir problēma pirmām 2-3 dienām. Šuvas iekaisums ir ārkārtīgi reti, jo tur ir laba apsiņošana, šīs brūces parasti dzīst labi, un var pieņemt to, kad tā ir viena no tādām operācijām, kas var teikt, ka parasti dzīst labi. Runājot par plānošanu, kādā vecumā darīt auss operāciju, un bieži pacienti uzdod jautājumu, vai nebūs pa vēlu. Pa vēlu nebūs nekad. Un man ir ja runa par bērnu ķirurģiju, tad var teikt, ka ir 2 veida gadījumi. Viens, kad bērns atved sevi ar mammu pie rokas pie manis uz klīniku. Un otrs ir, kad mamma atved bērnu. Un tas pirmais gadījums ir tas, kuram visdrīzāk varēs palīdzēt bērnam. Bet tajā otrā gadījumā varbūt mammai nepatīk, kā bērnam izskatās auss. Tādā gadījumā es noteikti neiesaku darīt šo te operāciju, jo tā ir trauma, tas sāpīgums, un bērnam varbūt viņam patīk tās auss. Viņam kādreiz nepatiks, tad to operāciju varēs izdarīt. Un tie bērni, kuriem nepatīk tā auss, jo viņam nepatīk tur bērnis, bērndārzā vai skolā smējās, viņi ir
priecīgi, ka tu ausis izdari kā vajag. Viņi ir ārkārtīgi sadarboties spējīgi un panest citreiz to labāku operāciju nekā pieaugušais. Tā kā var teikt, ja auss forma ir problēma, būšu pagodināts jums palīdzēt. Droši pieskaties uz konsultāciju, jāsāk ar konsultāciju. Un tā ir problēma, kur salīdzinoši vienkārši var atrisināt. Paldies, ka klausījāties. Uz redzēšanos!